Rehabilitācijas procesā arvien nozīmīgāku lomu ieņem tehnoloģijas, kas palīdz precīzāk novērtēt pacienta spējas un efektīvāk atgūt zaudētās funkcijas. Kurzemes rehabilitācijas centrs papildinājis savu aprīkojumu ar vairākām mūsdienīgām iekārtām. Centrā pieejama radiālās triecienviļņu terapijas sistēma, Galileo vibro platforma un interaktīvās vingrošanas bumbas. Interaktīvās vingrošanas bumbas apvieno tradicionālu rehabilitācijas aprīkojumu ar digitālajām tehnoloģijām. Bumbā iebūvētie sensori mēra kustību parametrus, piemēram, pātrinājumu, rotāciju un pielikto spēku, un pārraida datus uz mobilo lietotni vai planšetdatoru. Tā ir interaktīvā bumba, kas mums ir jaunums, ko izmanto gan fizioterapeiti, gan ergoterapeiti savā darbā. Šai bumbai ir 4 programmas, un mēs varam veikt vingrinājumus muskuļu spēku treniņam, kustību amplitūdas treniņam, trenēt reakciju un uzlabot refleksus. Programmas ir veidotas tā, lai sākumā mēs pacientu novērtējam, cik viņš labi šo uzdevumu var veikt. Un tad bumba spīd noteiktās krāsās, lai pacients pats zina, kad viņš sasniedz šo maksimumu vai vairāk, vai ir vēl mazliet jāpastrādā. Interaktīvās bumbas tiek izmantotas kustību funkciju atjaunošanai pēc traumām un operācijām, kā arī līdzsvara, koordinācijas un dziļās muskulatūras trenēšanai. Vēl viena centra jaunā iespēja ir radiālās triecienviļņu terapijas sistēma. Tā ir neinvazīva metode, kurā tiek izmantoti augstfrekvences akustiskie impulsi, kas palīdz stimulēt audu atjaunošanās procesus, uzlabot mikrocirkulāciju un mazināt sāpes. Izmanto viņu, lai uzlabotu ādas reģenerāciju, mikrocirkulāciju, tādējādi mazina iekaisuma, sāpju sindroma, arī pie muskuļu saspringzinājumiem, ne tikai pie kaut kādiem iekaisumiem, bet arī, ja, piemēram, sporta medicīna, arī vajag, tā. Viņu var likt visādas zonas, gan pleciem, tā kā visādi kalcinējuši tendinīti, elkuņiem, epikondilīti, laterāli, mediāli, tad arī ceļiem, patelāriem, tendinītiem, ahilēs cīpslas, iekaisumiem, plantāriem fascītiem, arī gūžam, un starp citu mums ir arī uzgali, kur arī taisa trigger punktu, tādu kā masāžiņu var teikt, drīz kā masāžiņa kakla zona. Savukārt Galileo vibro platforma izmanto sāniski mainīgas vibrācijas. Kustība notiek līdzīgi kā šūpolēs. Platforma svārstās no vienas puses uz otru, radot iegurņa sānu kustību, kas izraisa refleksīvas muskuļu kontrakcijas visā ķermenī. Terapeits uz vadības paneļā regulē režīmus atbilstoši pacienta spējām, tātad gan ilgumu. Minūtēs, gan frekvenci ar jeb vibrācijas svārstības, ar kādu ātrumu tās notiek. Protams, ka pacientiem sākums vienmēr būs zemākajās frekvencēs ar mazu laiku, lai adaptētos šai metodei, un pacienti ar mugursāpēm, kurām ar šo iekārtu diezgan veiksmīgi tiek stiprināta arī dziļā muskultūra, saudzīgā veidā. Jo reizēm tāpat gan vecākiem pacientiem, gan bērniem ir grūti iemācīt vingrojumus un šo dziļo muskultūru stiprināt. Līdz ar to tas ir piemērots diezgan bērniem un senioriem. Un tāpat tās arī neiroloģiskiem pacientiem, tāpat var būt ar viegliem mobilitātes traucējumiem, kā arī cilvēkiem ar diezgan smagiem funkcionāliem traucējumiem. Tāpat tās var izmantot. Gan uzlabojot muskuļu spēku, tāpat arī kontrolējot un uzlabojot muskuļu tonusu. Vai tur ir lielāks tonus muskultūrai, vai spasticitāte, vai tieši otrādi ir mazāks tonus. Jo tas ļauj, šī vibrācija ļauj muskultūrai strādāt ļoti ātri. Un, ir piemērota cilvēkiem, kuriem ir ierobežotas spējas ātri pārvietoties, ātri kustēties. Papildus tā veicina kaulu blīvuma uzlabošanos, kas ir nozīmīgi osteoporozes profilaksē, kā arī uzlabo vestibulāro sistēmu un asinsriti. Ierīces izmantošanu nodarbības laikā izvērtē fizioterapeits. Pierakstīties pakalpojumiem iespējams, sazinoties ar Kurzemes rehabilitācijas centra reģistratūru.